ramtairīdi. Tikai tie, kam pašiem ir mazi bērni, tādi vecumā līdz 11 gadiem, spēja novērtēt to, cik labi, ja ir kaut kur tuvumā bērnu laukumi. Jā. Man liekas, ka viens no, ko bērni sāk, ar ko viņi runā, ja tur mamma, tētis, vēl kaut kas, un tad hrestomātis kaut kādā brīdī parādās kaut Laukumi. Laukumiņš, ka laukumiņš ir vajadzīgs. Kur iesim, ko darīsim? Laukumiņu, lūdzu, dod man tikai to laukumiņu. Redz, mēs esam saņēmuši vēsti no Saldus puses, tur arī ir bērnu laukumiņš. Varētu visi priecīgi iet un spēlēties, bet, godīgi sakot, jūs tūlīt paši redzēsiet, negribās bērnus tādu vest. Lielākais bērnu rotaļu laukums Saldū šīs pievilcīgās Kurzemes pilsētas centrā iespējams ir apgānītākais šāds infrastruktūras objekts, kādu nācies redzēt. Atrakcijas apķengātas ar visvisādām preteklībām. Vietējie taisa liels šmucis vispār šajā parkā? Trāpās, jā. Ko viņi te dara? Tagad soliņas palauž, kā kurš. Atstāja arī drazu kaut kādu pudeles? Jā, visu jau nav. Tas ir. Dzerstās arī tepat? Jā. Kam nav kauns. Jaunieši dzies visādi darīt rotājumus, apzīmē un visādi nesmuks zīmējums. Esat arī personīgi varbūt aizrādījuši kādam, ka nevajag tā darīt vai kaut ko tā? Var. Teikt, bet tas apriežās riņķi un dara atkal. Pat arī policija pazvana, ka tā ir visādi. Jā? Bet nespēja pāraudzināt, vai ne viņus? Nevar. Labu gribot, pašvaldība ierīkojusi rotaļu laukumu, bet tā vien izskatās, ka tu iecienījuši arī neaudzināti alu cilvēki, jo uz sienām atstāti paraksti, dažādas preteklības, dzimumlocekļi un tam līdzīgi. Es savu bērnu noteikti te negribētu vest, lai viņam nebūtu jāskatās un jālas tādus vārdus kā pidars, nigars, loks, jāraugās uz svastikām. Jūs redzat kādreiz, ka kaut kādi jaunieši te kaut ko ārdās un zīmē un trako un dzer? Nē, es pa vakariem nestaigāju, bet pa dienu te tikai bērns es redzu. Bet nav patīkami, ka bērniem jānāk, vai ne? Tur, piemēram, ļoti daudz, kas ar upībām aprakstīts, apzīmēts. Tas neiet kopā, nē. Tā nedrīkstētu būt. Te nav kāds novērošanas kameras uzliktas. Interesanti, ka ir. Tur ir viena, un tur augšā... Bet tad jau var redzēt tos vainīgos, kas to dara. Iedzīvotāji, kura vēlas saglabāt anonimitāti, satraukta arī par daudz vietu pilsētā sazīmētiem burtiem Z, kas ir Krievijas kara Ukrainā propagandas simbols. Okupantu simbols uzzīmēts uz sienām un vairākiem soliņiem. Protams, ka nav patīkami. Sakarā ar karu Ukrainā, kas tur var būt patīkams? Ja vecāki bērniem neko nemāca, tad, es nezinu, nesaprotu. Soliņš, par ko runā iedzīvotāji, atrodas blakus bērnu rotaļu laukumam. Te var apsēsties, vērot pīlītes un baudīt skaisto skatu. Diemžēl te ir uzzīmēti arī 2 Z burti. Tātad cilvēks atbalsta asiņaino Krievijas armiju, un tepat blakus uzzīmēts arī dzimumu loceklis. Acīm redzot, šis vandālis ir parakstījies, jo viņš pilnīgi noteikti ir uzskatāms par krānu. Skumji, vai ne? Bet, protams. Un īpaši, kur bērni. Un tur, piemēram, ir soliņš, tur ir 2 Z burti uzzīmēti. Jā. Zināt, kas tur arī Z burtiņš ir. Tur tēka. Jā? Jā. Ko tu izdarīsi? Es domāju, tie ir tādi pusauģi kaut kādi. Es domāju, ka cilvēki vienkārši, bērni, viņi nesaprot, ko viņi dara. Es tā domāju. Diezgan labi kontrolējam šo vietu, bet, protams, katram uzrakstam mēs nevaram izsekot līdzā. Bet, protams, ir uzsāktas arī vairākas administratīvās lietas saistībā gan ar video novērošanas procesu, kas mums ļoti kvalitatīvs, un arī ar iedzīvotāju ziņojumiem tieši no šīs nosacītās notikuma vietas. Z-burtu zīmēšanu kārtības sargi nesaista ar Krievijas agresijas atbalstīšanu. Kopumā noskaņojums pilsētā esot mierīgs. Krievijas izvērsto karu Ukrainā te neatbalsta. Vismaz publiski ne. Ir ļoti mierīgi, un mums arī ir ļoti laba sadarbība ar valsts drošības dienestu. Un arī visi, ja kaut kas arī būtu, mēs būtu arī labi sagatavoti, lai novērš šos pasākumus. Bērni jau kaut ko rakstot, ka viņi pat īsti neapzinās, ko viņi ir uzrakstījuši. Protams, arī ar vecākiem veicam pārunas, ir arī uzsāktas arī administratīvās lietas šajā saistībā, bet lielākā problēma to, ka bērni grib kaut kā sev pozicionēt, izrādīt, un, protams, ka viņi bieži neapzinās, ko viņi uzraksta. Viņiem tas Z-burts varbūt viņi pat nesaprot visu to būtību, ar ko tas saistās. Brīdina, ka vandaļus vēro kameras, un par šādām izdarībām draud nopietnas nepatikšanas.
Pašvaldība sola aizmālēt ķengas, ko darīs jau kārtējo reizi. Roberts Blasts, Rihards Vīgans, Bestubū no Saldus. Nu, tas tāds varbūt mierinājums tukumniekiem, kuri raidījuma sākumā sūdzējās par ka viņiem arī šāda situācija. Jā.